Mīļie draugi, darbie klausītāji, skatītāji, arī nelabvēļi, ir pienācis tas brīdis, kad es gribu mazliet komentēt situāciju ap TV laikmetu un ap preses brīvību, vārda brīvību, tā saucamo demokrātiju Latvijā. Patiesībā, tieši pateicoties mūsu raidījumam, mēs noskaidrojām, kāda tad šī situācija ir, un mēs lieliski saprotam šobrīd, ka Latvija nebūtu nav demokrātiska, brīva un neatkarīga valsts, bet to, ko tajā drīkst darīt vai nedrīkst, nosaka citi. Valstis, kuras atrodas citā kontinentā, vairāk uz dienvidiem. Šīm valstīm ir noteikta ietekme, un tieši tās saka, ko latviešu vai Latvijas ierēģiem darīt. Un nospļauties uz jēdzieniem, ar kuriem tiek attaisnotas citu cilvēku darbības. Jautājums, kāpēc Lindermanam, Ždanokai, Kabānovam ir rezervētas ekskluzīvās tiesības rīdīt tautas, un to leģitimitāte netiek apšaubīta. Latvieši un krievus savā starpā rīda konkrētas tautības cilvēku, un viņiem jūs pieskarties nedrīkstat. Jo tad tiek apelēts pie vārda un demokrātijas brīvības. Savukārt, ja kādā raidījumā izskan ebreju vārds, tad tas ir slikti. Un viens no maniem draugiem ļoti trāpīgi pateica par šo situāciju. Kamēr mēs dzīvojam šajā monetārajā sistēmā, runāt par ebrejiem nedrīkst, īpaši jau patiesību. Jānis Siksnis pavisam nesen paziņoja, ka viņš ir pieņēmis lēmumu apstādināt mūsu raidījumu. Savukārt mēs šo lēmumu neesam saņēmuši. Mēs nevaram komentēt tā likumību, bet pagaidām izskatās, ka tādas vienkārši nav. Un nav arī šādu lēmumu. Administratīvā lietvedība, kas ir uzsākta par mūsu raidījumu, nav iemesls, lai to apstādinātu. Tāpēc mēs šobrīd domājam un esam pārliecināti, ka mēs turpināsim raidīt. Tā kā jautājumi par ebrejiem ir īpaši aktuāli, kā izrādās, tad mēs apsolam, ka mēs pievērsīsim īpašāku uzmanību nekā agrāk šiem jautājumiem un runāsim vairāk par tiem. Kas attiec raidījumu kvalitāti, tad, protams, mēs to gribam un vēlamies arvien augstāk un spēcīgāk, bet tā kā šis raidījums ir mūsu kalpošana, mēs par to naudu nesaņemam, tad mēs esam ļoti priecīgi par tiem tūkstošiem cilvēku, kas mūs klausās un pieļauj, ka mēs varam arī kādreiz kļūdīties, kaut ko nezināt, jo vēsture tik tiešām ir ļoti sarežģīta un ļoti plaša. Šo raidījumu mēs gatavojam no darba brīvā laikā, un tas ir autora raidījums. Mēs pateicamies, ka jūs esat šajā brīdī kopā ar mums, un ticam, ka katru otrdienu jūs dzirdēsiet patiesību, nevis to, kas kādam patīk vai nepatīk. Paldies, jūsu TV laikmets!